Nu tā, Jāņu diena, 24. jūnijas, mēs atkal ejam lejā uz Miriju pacelšanās vietu. Paskaties, ka te vispār ir 2 rindas uztaisītas kustībai turp un atpakaļ. Skaisti. Jeb arī ātrā rinda un lēnā rinda. Nu visādi. Jā, nu te atkal rindas sajiet kopā. Drīz jau šitā puse būs slēgta, jūlijas, augusts, te lidot nedrīkst. Un tad lidosim otrā pusē. Mīksts sniegs, jāuzmanās, ka neizslīdu šeit nepiemērotā brīdī, bet nu, būs jau labi, tā palaidīšu garām šos cilvēkus. Vispār iešu pa otru pusi. Sniedziņš mīksts. Tas nozīmē, ka zeķis atkal būs slapjas. Neko darīt. Vasarā tāda lieta ir paciešama. Bonjour. Bonjour. Wait a second. You keep the rope on the left. Switch hands. Switch it, the rope to the right. Is that okay? Rope's okay as it is, just switch your hands. Put axe in the left. Good. Cilvēki nāk no maršruta, droši vien noguruši pēdējais posms, un viņi būs jau mājās. Jā, sniegs iegrimst. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Salut. Hi, Hi. Where are you coming from? Canada. Oh, that's. But here, I Cosmic. just the Aiguille des Midi this morning. Aha. Yeah, and we go in the way of the Tacule, Yeah. but a big crevasse falling Yes. down. And Yes. So, have a nice day. You too, good flight. Thank you. Be careful with the storm. The last 2 days, 2 paragliding men. Wow. Yeah, because of the storm. Yeah. They can't fly down and... Yeah. Very sorry. No, but just be careful. Okay. Bonjour. Flying down. Yeah. That's a good one. Have a nice day. Where you're coming? We had been up there by Tacule. Okay. Yeah. Nice day. Nice day. Yeah. All right. Where did you come from? Originally, Yeah. Latvia. Latvia. Yeah. Have a safe and nice flight. Thank you. Good luck. Iesim tagad pa otro līniju. Plaisiņa lejā, smuka. Jā, un tādas te mēdz būt. Interesanti, te taurenīši lido šajā augstumā. Bieži redzu tauriņus. Breakdown, c'est débutant. Grand paradis. Bonjour. Bonjour, grand paradis. Non, mais le breakdown, anyone's all right, just doing right, or maybe speed. No, I think we've been doing well.
Liels man tas spāns, kārtīgs kreisers. Tā, nu, stāvam uz midijas starta, visas pārbaudas veiktas. Nu, mēģināsim startēt. Un starts ir izdevies. Startējām uz ziemeļu pusi, jo bija viegls ziemeļu vējiņš. Tagad skatīsimies, ko man šeit gaiss piedāvās. Reizi dienā tomēr vajag censties izlidot vismaz vienu reizi. Citādi pilotam iestājās vitamīnu trūkums. Un šeit iet arī cilvēka kājām. No alpīnisti. Tātad priekšā uz tās ledus korītes ir ļoti labi redzams takas. Un maršruts iet līdz pašai augšai, līdz virsotnītei. Reiku, tur iet normāls alpīnists maršruts. Kliņša sniega ledus maršruts. Kaut kā dūma gaisā, veidojās varbūt arī kaut kādi tumšie mākoņi tālāk, nu, bet manam lidojumam labi laika apstākļi pietiks. Es vismaz ceru. Mazliet viņi ceļ uz augšu. Skaisti.
Bet ne pārāk stipri, jā, jo galvenās termāls tomēr ir koncentrētas ielejas otrā pusē. Skats atpakaļ uz starta vietu. Un plāna virsotni, es viņu vēl redzu knapi, bet faktiski viņi jau sāk ietīt mākoņi, tā ka šodien laikam tur būtu grūti iet augšā. Un arī izskatās pēc mākoņu kustības diezgan stiprs vējš. Slikta redzamība, stiprs vējš, vēl kaut kāda nokrišņa sniega vai ledus kristāla veidā. Tā nav tā fēnākā kombinācija, bet tur gadās. Šodien tad tur gadās. Nē, laikam atpakaļ uz starta vietu augšā es netikšu. Tā tad nav ne dinamiķa, ne termāļu. Šitai pusē termāls nemēdz būt ļoti izteikts. Saule arī šobrīd sāk aizēnoties ar mākoņu plīvuru. Un, ja būtu vējš, ziemeļu vējš, tad varētu šeit baudīt dinamiskās plūsmas uz šīs korītes, bet arī vējš šodien ir tāds nekāds. Tā kā mazliet paklējosim pa mikrorajonu, un tad jau redzēsim, kur kaut kas skaists ir apskatāms. Jā, ar lidmašīnām, planieriem, helikopteriem un citiem cietspārņiem, kā to paraplanieristi mēdz dēvēt. Šeit lidot, protams, būtu vēl drošāk turbulentā gaisā vispār. Tātad lidmašīnai, arī planierim tāda turbulents tikai mazliet pakrata. Tur nevar nolocīt spārnu.
Šos mīkstos spārnus var kaut kādi gaisa virpuļi nolocīt. Līdz ar to arī tātad vienmēr tās bažas, kas pēc tam notiks, vai varēšu spārnus savākt, vai viņš neuzmetīs kaut kādas šlipses, vai viņš neieies kaut kādā tur autorotācijā vai citā nesmukā režīmā un nebūs grūti atjaunot lidojumu. Tie ir tie jautājumi, protams, kas vienmēr nodarbina pilots. Un kas esot galvenais iemesls, kāpēc ar parakaitiem nedrīkst lidot kalnu turbulencēs. Bet tas ir tieši tas, ko es daru. Testēju parakaitis, jeb parapūķis turbulentā Alpu gaisā. Un pagaidām Brilwing Raptors un Lamuette no Little Cloud uzvedās ļoti labi. Tātad, cik mana ierobežotā pieredze var par to runāt, tad gaisā viņi uzvedās un ir pakļauti dažādām perturbācijām ne vairāk kā parasti paraplāni, pat faktiski mazāk, jo viņiem ir tas stabilais spārnu profils, refleks profils, jeb progresīvais refleks kā Lamuette parakaitam. Un, ja gadījumā kolaps gadās, tad uzvedās puslīdz pieklājīgi. Arī mana ierobežotā pieredze, neesmu nekāds testa pilots, esmu iesācējs, bet 6 spārnu kolapsi man ir bijuši tieši ar parakaitiem. Un visos gadījumos tiku ārā ar ļoti nelielu augstumu zudumu, ļoti nelielu kursa maiņu, spārni uzvedās visumā ļoti prognozējami un labi. Esmu apmierināts. Tātad, un turpinu lidot ar Brilwings Raptoru un Lamuette no Little Cloud. Tie man nekādas joks nav, nekādus sliktus piedzīvojumus nav radījuši. Mustache 2, 26. izmērs, ir ļoti labs spārns, ļoti kvalitatīvs parakaits, bet to es pārdevu, jo tie 2 kolapsi, kas man bija ar Mustache, arī beidzās labi, arī nezaudēja gandrīz nemaz augstumu, arī nezaudēja kursu, bet tātad kolaps brīdī, un tas bija tāds ļoti jaudīgs un straujš kolaps, kur man nolocīja spārnu burtiski uz vietas. Bija kaut kāds tur stipra vēja izraisīts rotors gar klintīm. Un abos gadījumos man kaut kādas līnijas šķērsoja seju. Otro reizi gandrīz vai brilles norauda no deguna. Un tas man mazliet nepatika. Abiem pārējiem spārniem šādu efektu es pagaidām neesmu novērojis. Varbūt tas ir vienkārši tā gadījies. Tad jau redzēsim. Bet ja tas var gadīties 2 reizes, tad tas var gadīties arī 3. reizi, un es nolēmu, ka sekošu Mustache ražotāja instrukcijai un viņu vairs turbulentā Alpu gaisā nelidošu. Bet abus pārējos parakaitus es turpinu lidot. Un esmu visumā apmierināts ar viņu uzvedību un drošību. Un, protams, visu laiku lidoju aktīvi. Visu laiku rokas ir novilktas, un tas arī prasa parakaita īpatnība, ka tev visu laiku ir, lai tu varētu termalēt, tev ir rokas jātur trim pozīcijā. Un tas ir diezgan stipri novilkta stūre līdz attiecīgajiem magnētiņiem. To spēku nevar noteikt, kaut kāds kilograms, 1,5, 2 varbūt. Bet man tas pirmkārt ļoti patīk, jo trenažieris pa brīvu,
nemaz netraucē. Un otrām kārtām es visu laiku esmu kontaktā ar spārnu, visu laiku tur stūrs novilkts, un līdz ar to, ja spārnam kaut kas sāk notikt, kaut vai austiņi sāk pielocīties turbulencē, es uzreiz to jūtu. Uzreiz man tajā stūrē pazūd spiediens. Es to saucu par mīksto riepiņā, un tas gadās bieži tāda maziņa austiņa klapēšana, tur diezgan regulāra parādība, un ja uzreiz tad to stūru pievelk un spiedienu noķert, tad viss kārtībā, ar to arī beidzās, nekāda spārna sakļaušanās nenotiek. Nu, lūk. Otrs, kas man patīk parakaitiem, ko es jau teicu, ir tas, ka spārņu ģeometrijas kontrole ir visu laiku rokās. Un ar vienu rokas kustību tu var pātrināt spārnu, sabremzēt spārnu, mainīt viņa uzplūdes leņķi, pie tam darīt to diferencēt abās spārnu pusēs. Tas arī ir veids, kā spārnu stūrē. Un tas, ka man vienmēr ir pātrinātais pieejams rokās, ļauj man arī stiprākā vējā justies mazliet drošāk. Nu, parastam paraplānam būtu jālieto kaiminamais ar kāju izspiežamais akcelerators un jāstūrē ar C rindām. Arī daudz pilotu to dara, viņi ir augstu meistarību sasnieguši un neko slikti negrib teikt par arī tādu stūrēšanas sistēmu, bet man parakaitu sistēma patīk labāk un šķiet modernāk. Līdz ar to, tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc es īstenībā sāku interesēties tieši par parakaitiem. Un vienmēr ir iespēja, lai arī, teiksim, nosēšanās laukumā ir stiprs vējš, tev ir iespēja līdz pēdējiem brīdim tam vējam pielāgoties. Un arī starta vietā var startēt mazliet tādā stiprākā vējā. Nu, ļoti reti piloti spēja pilotēt paraplānu, izspiežot akceleratoru līdz pat piezemēšanās brīdim. Un paceļoties tas laikam vispār ir neiespējami. Tā kā šeit parakaitam ir gan praktisks, gan arī drošības priekšrocības. Nu, tas tā, turpinam testēt un mēģināt. Jāsaka, tagad vasaras gaiss nav tik ļoti turbulents, kā man bija pavasara dienās. Pavasara dienās tur tās turbulences un vēji bija reizēm stiprāki, un mani mētāja vairāk. Citu dienu aizlidošu uz Otrielas pusi, tur jau, protams, būs turbulences, bet man šķiet, ka pavasarī es piedzīvoju viņas tādas izteiktākas. Un arī spārniņi kalpoja salīdzinoši labi. Pie kam arī to atsevišķo kolapsu gadījumā, kas man notika, lai arī tātad kolapsa atgūšana ir mazliet niansētāk un mazliet citādāk nekā paraplānam. Bet, tomēr tas process bija pietiekami skaidrs un intuitīvs un nekādus lielus pārsteigumus man spārns nesagādāja. Vienreiz Lamoetu uztaisīja šlips, no kuras arī tikām ārā, vienkārši noraujot to spārnu pusi uz brīdi. Faktiski nevis noraujot, bet sākot ievadīt noraušanās režīmā. Sākot ievadīt spārnu grīstē. Un tajā brīdī, kad spārns sāka ieiet grīstē, viņš momentā atbrīvoja šlips, kas bija diezgan tāda liela un nopietna. Bet arī tā šlips netraucēja lidot. Tātad, ja kaut kas tāds gadās, tikai mieru, turpināt stūrēt savu
lidaparātu, turpināt uzturēt kursu, un tad normālā lidojumā rokas strauji un noteikti gar ķermeni uz leju līdz gurniem, tur, kur tā puse spārna tiek norauta. Otra roka maigi piestūrē tur virzienu un, protams, uzmanās nenoraut arī to otru lidojošo pusi. Un tikko kā spārns sāk ieiet grīstē, viņu nevajag censties ievadīt pilnīgā grīstē, tas arī ir sarežģīti. Bet tikko viņš sāk ieiet grīstē, tā atkal roku uz augšu, lejā tai rokai jāpaliek sekundi varbūt, ne vairāk. Varbūt pusotru, bet maz. Un roka atkal uz augšu, pie tam šlips, pat manā gadījumā viņi nekavējoties iztīrījās. Jo gaisa plūsma pret to spārnu pusi apgriežās pretējā virzienā un izpūš to šlips ārā. Bet arī, ja tā šlips neiztīrās, tad nekas, atjauno normālu lidojumu, roka augšā, ne pavisam augšā parakaitam, protams, līdz lidošanas pozīcijai normālai. Mazliet augstāk virs tās varbūt. Un tad izdara otro mēģinājumu. Kā saka, nekādas panikas. Augšā uz korītes redzu alpīnists. Atpakaļ uz to korīti mēs ar vienu netiekam, bet vismaz šeit kaut kādā līmenī turamies. Tā ka kaut kāds cēlājs spēks jau tam gaisam tomēr ir. Palidosim vēl mazliet. Un tad jau skatīsimies, dosimies varbūt uz ielejas otru pusi. Vispār gaiss ļoti, ļoti mierīgs, gandrīz vai laminārs šeit augšā. Nemaz neatgādina agru pēcpusdienu Alpos šajā karstajā dienā. Bet jā, tā mēs runāt īstenībā, ka te pie Agildumidī viņš ir laminārāks nekā otrā pusē ielēja. Visādi gadās, protams. Viens no maniem kolapsiem bija tieši šeit. Arī gadās stiprs gaiss. Tas ir ļoti atkarīgs no dienas, no vējiem, no meteo apstākļiem. Faktiski vienmēr jābūt gatavam piemēroties jebkuriem apstākļiem. Redz, tagad man mazliet pamētāja šeit. Labi, apciemosim ielejas otru pusi, pastīsimies, kas tur notiek šobrīd. Tieši pretī, mazliet zemāk ir tradicionālā planprāsa starta vieta, un tur daži paraplāni arī šobrīd startē.
Nu jā, te jau sāk palikt patīkami vēss. Karstuma dūriens šeit nedraud. Kaut kā 3,5 km augstumā es esmu. Vispār pa gadžetiem runājot, nu jā, es jau vienīgais gadžets, kas man ir cimdi elektriskie. Tie tiešām noder. Var mainīt apsildes līmeņus augstu gaisā vai ziemā, tas palīdz. Citādi pirksts sasalst ragā un tad pastūrēt grūti. Bet citādi tā tad ir piloti, kas lieto variometrus. Nu, tas varbūt viņiem palīdz centrēt termālus un sasniegt labākus rezultātus termāļu izmantošanā. Bet, nu, man nepatīk. Pirmkārt, liekas gadžets. Kaut kur viņš tur jāpiestiprina pirms lidošanas, jāuzlādē, jāiedarbina. Otrām kārtām viņš pīkst. Tas veids, kā viņš signalizē par lidošanas režīmu, par vertikālo kustību uz augšu vai leju, ir pīkstēšana un dūkšana. Un man tas nepatīk. Man šķiet, ka te augšā tā ir tāda meditatīva lieta, meditatīvs process, pārdzīvojums. Un šeit jebkāda pīkstēšana ir nevajadzīga. Piedāvām, vai man gaisa ceļ uz augšu vai laiž lejā, to es pietiekami labi tāpat jūtu. Man, protams, fiziķi aizrādīs, ka vienmērīga kustība nav jūtama. Tur ir savu taisnību, bet tā kustība jau nekad nav vienmērīga. Un, ja tev ceļ uz augšu, tad tev arī reizē parasti mazliet mētā, un tu ļoti labi var just, kādā virzienā tev tomēr raust. Kur pretī, ja grimšana, to arī diezgan labi jūt, ja, ka spārns iet uz leju. Un tas arī parasti notiek tādā mierīgākā gaisā. Bez tam te apkārt ir vesela kaudz dažādi orientieri. Pamatā kalni, reljefs, virsotnes. Vārds, tu vienmēr vari apskatīties attiecībā pret reljefu, vai tu kusties uz augšu vai uz leju. Un arī, tas dod pietiekami daudz informācijas, lai lidotu. Man pat ir variometrs manā iPhone'ā. Ir aplikācija, kas spēj kaut ko līdzīgi darīt. Bet es viņu nekad neizmantoju. Tā kā tā, iztieku bez. Tad ir vēl viens gadžets, kas ir altimetrs. Nu jā, šur un tur pēc noteikumiem altimetrs pat ir obligāti vajadzīgs. Es noteikums izpildu, man altimetrs ir līdz. Manā iPhone'ā ir tāda aplikācija arī altimetrs. Līdz ar to noteikumu izpildīt, bet es viņu nekad gaisā neskatos. Arī šeit nevajag. Šeit
apkārtējie orientieri pietiekami labi ļauj saprast, kādā augstumā tu esi. Tā kā tā, minimālisms, viss, kas ir nepieciešams, protams, ir līdzi, tad apģērbs ir, ķiveri ir, saules brilles labas ir, rezerves izplatnes ir, viss, spārns, iekari, nekas vairāk nav vajadzīgs. Apģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Tātad, kāda ir mana rīcība gadījumā, ja man spārnam draud kolaps turbulentā gaisā, vai jau ir noticis? Pirmām kārtām es visu laiku lidoju aktīvi, tātad visu laiku stūris novilkts, visu laiku jūtu spārnu. Ja spārns iepaliek, ļauj viņam lidot, vai nedara pilnīgi neko. Ja spārns metas uz priekšu, ķeru to ciet. Kustība tāpat, kas parastam paraplānam. Metode mazliet cita, bet kustība tieši tāpat. Vatskot ķeru ciet un bieži vien arī tātad spārnu saplakšanu izdodās noķert. Viņai nemaz neīstenojoties. Ja viena puse metās uz priekšu, to pusi ķer rokā. Vatskot tātad normāla aktīva spārnu piestūrēšana. Ja gadās pēkšņs kolaps, tā ka spārns nekur neizkustās, viņš kā bija, tā ir tieši virs galvas, bet vienkārši noprūk, tiek satīts rullītī. Un tas notiek šad un tad stiprā gaisā rotoros vai kā, ja, gadās, ir sevišķi, ja termāls apvienojas ar vēju. Un tad, spiediens vadības rokturos pazūd. Un pazūd uzreiz un ļoti izteikti. Vienā vai otrā vai abos. Nekavējoties ir rokas jācērt uz leju, līdz vietai, kur to spiedienu atkal noķer. Pie kam katrai rokai tas var būt pilnīgi atšķirīgi. Viena roka varbūt pietiek pārdesmit centimetriem, otra roka jārauj lejā līdz gurniem. Un kaut kur tur. Un ja notiek tik nopietns kolaps, tad arī iekar tai pusē, ja viņš ir asimetrisks, vienkārši izkrīt cauri zemē, ja? Tad pilnīgi nav nekāda vairāk, tad tu krīt ar to pusi. Bet mierīgi, tad momentā roka lejā un sāc pumpēt to pusi. Ja spārns, ja kontrols spiedienu izdodās noķert, tur pacērtot roku uz priekšu kādus 30-40 centimetrus, ļoti labi. Tad tur arī to roku turi, un tikko spārns sāk to rociņu atkal celt uz augšu, tātad tas nozīmē, ka spārns lido, atgriez roku normāli lidojuma pozīcijā. Viss kārtībā. Ja tu esi norāvis roku zemāk un viņai tas spiediens vēl neatjaunojās, tādā gadījumā man pieredzējuši piloti ir ieteikuši tieši parakaitiem pumpēt. Tā saucamais zvanīt zvanu, ring the bell. Pumpēt, atkārtot enerģiski ar kustībām uz augšu, uz leju rokām, virs pleciem un lejā pie gurniem un atkal augšā. Tāda pumpēšana palīdz spārnam atkal piepildīties un atjaunoties. Tas ir viens. Otrs, kustība uz augšu arī nodrošina tevi, ka gadījumā, ja spārns sāk lidot, tad tu neaizmirst roku lejā un nejauši nenorauj to spārnu, tikko viņš grib sākt lidot. Kas ir svarīgi. Pretējā gadījumā tur var sākties visādas nepatīkamas kaskādes un spārns kļūst jautrs, dusmīgs. Lūk, tad pumpē.
tikko pumpēšana dod rezultātu un spārns sāk atjaunot lidošanu, nu tad attiecīgi rokas normālā pozīcijā un kaut kur ap to piestūrē spārnu, lai atgūtu taisnvirzienu kustību. Nu, aptuveni tā. Vārds sakot, nekā ļoti tāda īpaša, nekā dramatiski atšķirīga no parasta paraplāna, vismaz cik es līdz šim esmu tā piedzīvojis. Nu, vienīgais tas, ka, protams, nevar tā kā iesācēji paraplāniem AB klases vienkārši pacelt rokas uz augšu, palaist rokas vaļā un gaidīt, ka spārns pats atkopsies. Nē. Parakaitam tāds režīms būtu maksimāli pātrināts un tad viņš varētu arī pats neatkopties. Ja tur mazliet niansētāk, tur tomēr ir tas stūrs jātur un jāpumpē un jāstūrē aktīvi, atkarībā no situācijas. Bet viss tas process man līdz šim ir bijis pietiekami intuitīvs un nav izraisījis nekādu pat nopietnu izbīli. Nu, izņemot tā, ka es dabūju tās rindas sev gar brillēm un nācās gaisā vēl, saprotu, tūlīt pēc kolapsa atkopšanās brilles štutēt atpakaļ uz degunu. Ja, tas bija tāds interesants brīdis, ja, pie tam klintīm tūmā. Nu, bet brilles tomēr negribējās arī pazaudēt, ja, un viņš bija pa pusē jau man no deguna norauts. Nu tā, bet citādi vārds sakot normāli, nu, sabruka spārns, nu, atjaunoja lidotspēju, turpina mierīgi lidot, priecāties par dabu. Nebija nemaz tāda vēlēšanās uzreiz pat aizno uz nosēšanos un dzert kaut kādas drapis. Nē. Bet, nu, protams, atkal no otras puses varbūt trivializēju, un es saku, man nav tiesības neko mācīt, ja es pats esmu māceklis iesācējs, ja. Man tagad būs 150 stundas gaisā tikai un 170 lidojumi ar parakaitu Alpos. Kopā kaut kādi 330 lidojumi ar šitiem mīkstajiem spārniem. Tā ka es nevienu nemācu, es vienkārši, nu, es esmu redzējis, ka šeit cilvēki lido ar ūsām, galvenokārt ar ūsām es esmu redzējis, jā, bet varbūt arī ar citiem parakaitiem kāds lidojas. Viņi to darīs, nu, ja kādam interesē mana pieredze un tā var palīdzēt, tad es ar prieku dalos. Nu, mazliet pamētāji atkal, bet nē, šodien nemētā stipri. Šodien ir mierīgs gaiss, varbūt tāpēc, ka ir mazliet viņi arī vietām jau apmācies. Un līdz ar to tās termāls pazaudē kaut kur savu enerģiju. Citu dienu pamēģināsim jautrāks termāls. Šķiet, ka jau tagad pamazām varēšu iet lejā uz nosēšanos. Šodienai pietiks, vitamīni dabūti, lidojums izbaudīts. Jā, nu vēlreiz rekur lejā bušē nosēšanās laukums, futbola laukums, dīķīts ar koku un pa kreisi no dīķīša tad oficiālais nosēšanās laukums, kur pretī tieši zem mums ir Savojas nosēšanās laukums. Ja var redzēt, tur arī šobrīd ir viens spārns izklāts. Lūk.
Arī vēl viena interesanta īpašība parakaitiem, tāds bezmaksas pielikums. Tā kā tev rokas visu laiku ir vadības cilpās, un tu visu laiku vadības cilpas faktiski tur novilktas, ja? Man nekad nerodas vēlēšanās kritiskos brīžos ķerties pie brīvajiem galiem, pie štropēm. Un līdz ar to šis ļoti, ļoti nevēlamais paradums vienkārši nespēja pat rasties un attīstīties, ja? Tā kā nekādos apstākļos nedrīkst ķerties pie štropēm, ja pie brīvajiem galiem. Nu, izņemot, protams, ja tu esi jau izmetis rezerves izplēti, un tev vienkārši jāsavāc spārnas. Nu, tad tā ir cita lieta, bet lidojot visa spārnu stūrēšana notiek tikai un vienīgi ar stūrēm. Un brīvo galu saķeršana tādā panikas brīdī tikai traucē normālu spārnu stūrēšanu, atgūšanos un ir ļoti nevēlama parādība. Bet parakaitām tātad šis paradums kaut kā pat neattīstās, jo tu visu laiku esi spiests turēt citur rokas un tas stūris novilkt. Ar parastu paraplānu lidojot, ir sevišķi tas AB klases reizēm gadās, kad cilvēki palaiž, izņem vispār rokas no cilpām, palaiž stūris vaļā un dzer kafiju. Jeb raksta izziņas. Aha, maziņš kolapsiņš tikko kā notika. Maziņa austiņas pielocīšanās, bet nekas, tikām galā ar aptuveni to metodu, ko jau aprakstījām. Mazliet piepumpējot. Bet ne tik dziļi, jo šoreiz nebija tas kolaps pilnīgs un man iekara neiekrita. Tikai spārnam, kas parastam paraplānam varētu teikt, austiņi nolocījās, bet tā riktīgi nolocījās viena pusīte. Un līdz ar to arī tā pumpēšana bija tikai nelielā diapazonā, kaut kur ap neitrālo pozīciju. Ļoti labi. Protams, ar to pusi spārnu, kura ir vesela, kura turpina lidot, maiga piestūrēšana prom no reliefa. Skaista diena. Ļoti neparasti skaista diena.
Nu ko, iesim uz nosēšanos. Vējiņš ir. Koku galotnītes viegli līgojās. Un lejā esam. Spārniņš arī nolaidies. Nu, paldies spārniņam, paldies. Paldies jums par uzmanību. Esam sekmīgi nosādušies. Bija skaists lidojums.